būs beidzot laikam jāatmet tomēr, jo, uz cigaretēm īsti negribas pāriet, tad, tā būs beigas, tā teikt. No nākamā gada Latvijā vairs nevarēs legāli iegādāties veipus ar dažādām garšām. Dodamies uz festivāliem, lai noskaidrotu, ko par šo aizliegumu domā apmeklētāji. Vai veipi ar garšām ir populāri tavu paziņu un draugu lokā? Diezgan, man liekas, lielākā daļa manu draugu veipo tieši tādus, nevis tabakas un tam līdzīgi, jā. Kā tu jūties par to, ka nākamgad aizliegs veipus ar garšām? Īstenībā diezgan skumji, jo tas ir vienīgais, ko es izmantoju, jo man īpaši nepatīk parastās cigaretes, tāpēc diezgan sāpīgi ir šis. Kādas veipu garšas tu lieto? Persiku parasti, persiku visbiežāk, pārējās man tā. Vai garšu aizliegums ietekmēs kaut kādā veidā tavus paradumus? Būs beidzot laikam jāatmet tomēr, jo, uz cigaretēm īsti negribas pāriet, tad, tā būs beigas, tā teikt. Uz neko citu nepāries? Nē. Kaut kas ar nelegālo tirgu saistībā, dīleri, telegram čatiņi? Nē, tomēr man jau ir pāri 18, tad, tomēr var jau legāli tā kā tos... Bet ja būs aizliegts? Nē, arī tad nē. Es tomēr mācos tādas, jau universitātē nevar tomēr tādās lietās vairāk iedziļināties. Nebūs lomka? Lomka nebūs? Okay. Vai tu esi novērojis pieaugumu nelegālajā tirgu saistībā ar veipiem? Īsti nē, jo es pati pērku tieši legālā veidā, veikalā, tāpēc es īsti nezinu, vai ir pieaugums vai nē. Bet varbūt kaut kādu paziņu, draugu, nepilngadīgo lokā zini, ka tur skolās tirgo. Kaut ko tādu esmu dzirdējis, bet pati es neesmu īpaši ar to sastapusies. Telegram čatiņi? Man nav telegrams. Savu viedokli par garšu aizliegumu raksti komentāru.